Foršie, čau, jums šajā skaistajā svētdienā. Pagājušajā nedēļā mēs netikāmies, bet toties šodien mums ir ļoti, ļoti interesanta tēma. Es teikšu tā, ļoti jaudīga tēma, ļoti liela tēma un ļoti dziļa tēma. Tēma, kas saucās manipulācija un vara. Kā mēs pie šī tēmas nonācām? Pie šīs tēmas mēs nonācām tā, kā es sāku vienā brīdī apzināties un saprast, un pilnīgi sāku kosmosa raut par to. Mums vara un manipulācija ir ikdienas un ik soli. Un likās, nē, nopietni. Un par to mēs šodien parunāsim ar Kasparu. Čau, Kaspar! Labvakar visiem. Čau. Redzam. Dzirdam, redzam. Forši. Nu ko, šodien izvēlējāmies tādu interesantu tēmu – varu un manipulāciju. Es tikko teicu, ka patiesībā apzināmies, ka katru dienu to izmantojam dzīvot, likās kosmos. Nopietni! Jo šajā matricas dzīvē tas ir diezgan aktuāli un aktīvi. Bet jā, vara. Kaspar, kā tu sajūti vārdu vara? Zini, savādi. Vara. Izbaudot varu dienā, ikdienā. Jau no piedzimšanas brīža izbaudot varu, var teikt, par kādu. Man rodas pretējs jautājums, kā var izbaudīt varu ar tādām jūtām kā mīlestība? Bet mēs neesam savākušies šeit, lai diskutētu par to, kādas varas spēlē bērni, kādas varas spēlē, nezinu, prezidenti un vispār. Es domāju, ka mums vairāk interesē, kādas varas izspēlē partneri viens pret otru. Tās varas spēles. Es pieļauju sievietes dzīvības akadēmijā interesētu vairāk. Interesē gan. Nu, redz. Jūs tā kā labi apzināmies, ka katru dienu dzīvojat ar saviem partneriem, mēs izbaudam varu viens pār otru. Sēšana kopā mīlestībām, pēc tam viss pāraug varā, kurš kuru mīl, kurš kuru nemīl, cik daudz mīl, kāpēc nemīl. Un tā var turpināt līdz bezgalībai, jo esam nonākuši uz zemes tikai vieniem pēc, lai izbaudītu varu. Lai iemācītos varu un manipulāciju. Diemžēl šīs divas lietas neiet kopā ar to, kas dvēselē iekšā mīt, bet nav ļauts šeit izplatīt. Nē, šis ir, vispār šis ir baigi interesanti. Šis ir pirmais laiks pēc retrīta, un es domāju, ka ne tikai man, bet pilnīgi visiem, kas bija šajā pasākumā, izmainījās ļoti daudz, kas, piemēram, apzinājos daudz plašāk savas iespējas, kādas bija līdz šim, un iespējams, ka gan šis ieraksts, gan visi nākošie būs diezgan vairāk izteikti, vairāk izkrāsoti, izsmalcinātāki un vairāk tās masas, kas tiks paceltas, kuras nevienam nepatīk. Tā ir taisnība. Es pieļauju, ka arī tu savādāk jūties pēc šīs tikšanās. Jā, tas bija viennozīmīgi liels pasākums. Es nedomāju cilvēku skaitā liels, bet enerģijas jaudīgs. Liels un jaudīgs. Tas bija ļoti jaudīgs, jā. Es pirms tam gāju laivā dēlam saku, es nezinu, manī tas balansaplis ir tā sabalansēts tagad, ka pilnīgi stāja iztaisnojusies, ka viņš tik iesmē. Tas taču labi. Es saku, ne tikai. Es viņam pastāstīju par pāris projektiem, kas top vai kādas idejas radušās. Viņš tik skatās un mamma tik bēr. Es saku, ok. Jā, daudz kas ir mainījies. Un tas bija ļoti, ļoti jaudīgi. Un, protams, par to mēs mēģināsim gabaliņu arī jums akadēmijā parādīt. Ar atsauksmēm, ar bildēm, arī ar pārējo. Un arī jūs zinat, ka mums būs nākamais retrīts pat
pat ultra neplānoti ātri, kurš būs jau februāra vidus nedēļā, tāpēc, ja vēlies arī tu tur pievienoties. Es tik atceros, kā es teicu, mums tikšanās būs ātrāk nekā jūs to visu domājat. Es domāju, ko tu tur fantazē? Kāda tikšanās? Ko tu ņemies? Jā, Forši. bet labi, ne par to es stāstu. Šodien mēs runājam par varu. Nu, stāsti, kā tev Vara. spēles izpaudās tev? Patiesībā, zini, kas ir? Es šodien aizdomājos par varu par bērniem. Ka, piemēram, patiesībā jau katrs teikums ir gandrīz kā varas izpausme. Ja tu bērnam saki uzvelc jaciņu, tā ir varas izpausme. Pareizi? Nu, manās sajūtās. Tad es pārvaldu pār bērnu, zinot labāk, kas viņam jāuzvelc. Saprotot, ka bērns pats zina, ka ja viņš grib uzpliksiet, lai viņš iet. Bet mamma saka, uzvelc jaku neapsaldējies. Ja? Tā ir teorētiski varas izpausme. Es daru nedaudz savādāk. Tu manipulē ar bērnu, ja? Nē, man dēls saka, viņš jaku nevelc, saka, labi, nevelc. Aiziet uz mašīnu, teica, paņem jaku līdz ieliek mašīnā. Nu, negribot. Bet šitais arī neplēk. Piemēram, Emīlija saka, viņa jaku nevilks. Es pastaigāties, jā, viss kārtībā. Es jaku aizmirstu paņemt līdzi. Mēs aizbraucam uz parku un viņi saka, teica, kur ir mana jaka? Es saku, bet es tev nevajag. Kā tu nezināji, ka man jaku vajag? Nu, tīrākā varas izspēle, ne? Tad, kad jūs ļaujat, pat tajos brīžos, kad jūs ļaujat cilvēkam rīkoties tā, kā viņš vēlas, viņš izspēlē kartas, lai izspēlētu varu. Bet tas jau arī normāli. Varam mēs katru dienu izspēlējam. Savādāk jau nebūtu interesanti šajā dzīvē. Jā. Visfenomenālākais ir viss. Es visu pilnībā saprotu un visu apzinos, kas, kāpēc un par ko. Bet fenomenālākais ir tas, kad diviem cilvēkiem iepazīstoties uzstākas šis varas spēļu izspēles cikls. Kurš kuru mīl, kurš kuru nemīl, cik daudz tu mīl, kāpēc tu mani mazāk mīl, kāpēc nebija tas, kur bija tas, kur šitais, kur tas. Sāks tāda kā pieprasīšana. Bet ar to jau viss vēl nebeidzās. Sākas manipulācija. Es redzēju, atceries, bērnībā bija tāda leļu teātri, kur viens onkulis melnās drēbēs sēdēja un diriģēja leļu. Tā var salīdzināt visu šo pasaules uzbūvi, ka viens otru mēģina diriģēt. Bet viss pakārtots sistēmai, matriskai, tādai interesantai sistēmai. Jums pat jāsaprot, cik tālu tā varēja izsmalcināt. Šī spēle ir izsmalcināta unikāli tālu. Piemēram, jūs ļoti bieži redziet skaistus video, reklāmu video, kā, nezinu, jaunieši tur atpūšas vienalga, kur Balījā, tur sēž jahtā brauc viss, jā, tur šampāniešu baseini un viss tik skaisti un brauc ar jaunākajām mašīnām, viss ir vienkārši super. Bet, ja jūs paraktos dziļāk, jūs saprastu, ka lielās kompānijas šos pasākumus organizē un sponsorē. Un sponsorē tāpēc, lai paņemtu jūs savā varā. Un jūs visi skrienat pēc tā, kas īstenībā nav reāls. Un tāpat arī attiecībās. Pieprasīšana, vara. Un tā ir skaista. Man vīrs šodien neuzdāvināja rozes. Vīram rodas jautājums, man šie sieva šodien rozes neuzdāvināja. Kurš kuram jādāvina? Ir tad jautājums. Man tev vai tev man? Pieprasīšana. Bet ir tik skaisti roža man atgūties. Bet katrs no to gaida. Es arī gaidu, es arī man patīk. Bet es to daru pats priekš sevis, sēdi nopērku un ieguļos un iesvājās. Nepieprasot nav viena neko. Un vēl fenomenāli ir tas, ka mums patīk manipulēt ar tādām lietām, lai pārvaldītu šo varas ciklu, kuras vistiešāk spēj iespaidot tieši šo cilvēcisko ķermeni. Respektīvi, es ar teviem nevarētu manipulēt, pieņemsim, teikt, Lana, es tev savu mašīnu vairs nedošu. Tu vienalga
ar mašīnu, tu dzīvo Vācijā, es Anglijā, ja? Kāds tev saka ar savu mašīnu? Tad man būtu savā egoistiskajā prātā jāizdomā kaut kas varētu tevi ietekmēt, lai pārvaldītu tevi, lai pakļautu tevi pilnībā savā varā. Labi, es aizrunājos, neļauju runāt tev. Drīz tu teiksi, kas par tā. 5 minūtes tev, 10 man vai 5 tev, 5 man. Kā tu skaties uz šo? Man prātā atnāca viens komentārs no vienas klientes. Akadēmijā man atnāca kliente pirms 1,5 gada uz konsultāciju pie manis. Klienta bija transformācijas procesa sākumā, tā bija šķiršanās pēc ilgiem gadiem. Un viņa ļoti skaisti izgāja savu ceļu, šodien viņa dzīvo brīvu dzīvi, pati savu ceļu izejot brīvu dzīvi, tādu, kādu viņa vēlās, par kādu nekad nebija sapņojusi, vai nebija iedomājusies, vai atļausies iedomāties. Un vīrs vislaiku novēroja, ka viņa skatās akadēmiju un ir akadēmijā un ir kontaktā. Un tu bija ļoti interesants komentārs no vīra. Tu neskaties akadēmiju. Nu, visi nevar būt laimīgi, tu saproti? Nu, visiem tas nav lemts, tu saproti? Te pirmā varas izpausme, vīrs mēģina uzlikt bloku, tu neskaties, visi laimīgi nevar būt. Tikai izredzētie, bet ne visi. Un patiesībā šeit bija tāds interesants mirklis apziņai, ka tajā brīdī, kad tu kļūsti apkārtējiem nērta, tajā brīdī ar tevi vairs nevar manipulēt un par tevi šo varas ķepu vairs nevar uzlikt. Tajā brīdī, kad tu pieņem pati lēmumus ar taisnu mugurkaulu un saki, ko tu tur? Un tas bija tā baigi interesanti arī likās, reāli no dzīves tāds variants. Jā, kā grib tajos vecajos tīklos ievilkt ar manipulāciju. Redz, vēl interesanti, es nesen dzirdēju šo stāstu. Es improvizēšu, jo precīzi es neceros, kā tur bija, bet arī, sievieti iepazīstas ar vīrieti, ja. Un viss jau ir labi, bet sievieti nepieņem to, ka vīrietis nomet savas netīrās zeķes, ar kur viņš pagadās, ja. Un nevar risināt, un viņai pilnīgi uz nevietas spēlē. Man ir jautājums, kā jāizmaina ir vīrietis, lai viņš savas zeķes liktu veļas grotā. Tev kā sievietei šis jautājums? Tikai un vienīgi ar varas instrumentiem, nekā savādāk. Ja tāpēc, kad mēs jau nepieņemam otru tādu, kāds viņš ir. Mēs pieņemam otru tādu, kādu mēs viņus uzbūvējuši savā vainiņā. Līdz ar to mēs cenšamies viņu pakļaut sev ar visādiem līdzekļiem. Bet tad rodas jautājums, kā lai es sevi mīlu, ja tu nepieņem mani tādu, kāds esmu? Nevaru es tak sevi mīlēt. Ja tu man katru dienu teiks, kas par pacels savas zeķes? Šaize, atkal nokļūdījos. Ja. Un arī tajā brīdī, kad mēs šos varas instrumentus, mans viedoklis saistībā ar to ir pavisam savādāk, bet arī šajā brīdī, kad mēs savus varas instrumentus pielietojam, jums ir jāapzinās viena maza nianse, kad agri vai vēl tas viss beigsies. Un jūs neko to neizdarīsiet. Jo tāpēc, kad jūs salaužat cilvēku viņa būtībā, jūs viņu mēģināt pakļaut. Un kas notiek? Jautājums ir elementārs. Tā, kad cietumnieks ir cietumā, kāda ir viņam pirmā doma? Kā ātrāk no šīs izkļūt? Ir tā. Jums tak tieši tāpat ir. Tā, kad jums ir pilnībā viss, ko jūs esat vēlējušies, jūs vairs to nevēlaties. Jūs arī no tā gribat atbrīvoties. Ja tev viens nesīs katru dienu rozes mājās, piepildīs vannu ar rozēm, un proseko katru dienu, un tev vienā labā dienā tas būs līdz kaklam. Teiksi, nē, mīļais, šodien seksa nebūs. Viss. Mēs šo tēmu izceļam. Jo man tas rožu dārs ir apnicis līdz nāvei. Jā. Ļoti interesanti patiesībā arī vienā dienā es nezinu, kur ar ko apkārt vienkārši tik daudz virmos, es neatceros, ko es runāju vai bija.
Bet laukā bija tāds, ka pacēlās tēma par to, ka patiesībā, kā piemēram, idejiski, ja sieviete ir iedomājusies, ka es vēlos vīrieti satikt, bija runa par manifestāciju. Ļoti moderni manifestēt visu, ko tu vēlies. Tu arī tiešām vari dabūt visu, ko tu vēlies. Tikai izvēlies kārtīgi, ko tu vēlies. Tā ir tēma. Un tā, kad mēs dabūjam to, ko mēs vēlamies, mēs vairs to nevēlamies. Jo reāli izvēlies kārtīgi, jo tu dabūsi visu, ko tu vēlies līdz pēdējai vīlītei, līdz pēdējai. Un tad idejiski ir tā, ka sieviete, viņai, protams, ir veidolā, ko es gribu, tātad idejiski tu man aprūpē, tev ir māja, tev ir nauda, tu strādā, tu dari to, un es tagad mazliet par materiālo pasauli, ja? Tu esi ar zaļām acīm, ar zilām čībām, ar uzvalku, ar to, izskaties tā un tā un tā. Un tajā brīdī, kad tāds vīrietis atnāk, tu reāli tādu arī dabūji. Un saki, wow, sapnis rudeņa naktī. Tu padzīvo kopā kādu laiku, un saproti, ar to, lai viņš būtu iejūtīgs, aizmirs uzrakstīt, viņš tāds nav. Uzmanīgs, es aizmirsu uzrakstīt, viņš tāds nav. Un šitādas lietas lien ārā, un tu saki, bet reāli viņš nav tāds, kā es iedomājos. Un tad rodās patiesībā tāda, vai nu es tevi laužu, tagad tu neesi tāds, kā es tevi gribēju un gaidīju, jā, tad rodās šis variants. Un tad patiesībā viss brūk un jūk un kaut kādā momentainībā, jo tu dabūji, ko tu gribi. Bet tāpat nav labi, jo viņam visam ir otra medaļa. Ar to visu gribēju teikt, ir tas, ka tu mēģini kaut kādā vidusposmā laust to cilvēku, pārmainīt. Es zinu, kā tas ir, es pati to darīju. Nepieņemt. Bet ziniet, kas bija pats interesantākais? Es jau kaut kur esmu teikusi. Man bija skaista laulība 18 gadus, un mana mācība 18 gadus bija pieņemšana. Un es to mūžā nevaru iedomāties. Un tieši tajā brīdī, kad es sāku pat afirmāciju rakstīt un reāli vienkārši sāku savu vīru pieņemt tieši tādu, kāds viņš ir, nevēloties viņu mainīt, jo es viņu bakstīt gribēju, stumdīt, gribēju vēl kaut ko gribēju, tev jāizdara šitī, ja rozā džemperīte ir smukāks, es visu zināju labāk, es zināju, kur mums ir jābrauc, es zināju, ko mēs svētdien darīsim, bet es visu saorganizēju, viss jau bija nolikts, jā. Protams, tagad es to apzinos, protams, un šīs visas varas spēles un visu, bet pēc 18 gadiem, kad es patiešām viņu pieņēmu, kādu vēseli tieši tādu, kāds viņš ir, nevēloties mainīt. Universums mūs vienkārši atkabināja, jo mācība bija izieta. Un tas man likās tik kosmiski, nereāli. Bet tas notiek tā patiešām tāds klikšķis. Tas nav tā, tas ir tāds, īsts, sulīgs tāds klikšķis, kur tu saproti, kad viss ir labi, bet jāiet katram savs ceļš, jā. Un patiesībā pieņemšana daudz izdarīts. Bet mums ļoti gribās sievietēm mainīt vīriešu. Jā, mums ļoti gribās, lai tu dari tā, elpo tā, stāvi šitā, šitais tā labi izskatās, šitais to. Kā tu, viņš nabuks nejūt tajā džemperītī, vispār nejūtās labi. Es uzvilkšu, lai jau sieva nediskutē. Un tā kā Lēlē apmēram neģērbju tādās drēbēs, kā mums patīk. Īstenībā jūs pat neģērbju tādās drēbēs, kā jums patīk. Jūs ģērbat drēbēs tādās, kā kaimiņiem nevarētu patikt. Bet labi, es atgriezīšos nedaudz pie jūsu... Kaspar? Kā? Mums ir komentārs. Ah. Vara manipulācija, kontrole pati izgāja tam cauri, Kristīna raksta. Bet vai tas darīja mani laimīgu? Nē, jālaiž vaļā. Un vēl ego kaut kur pieslēdzas. Kristīna Zosādiet, paldies, mīļie, ka jūs man esat. Gribēju nedaudz padalīties ar jūsu afirmāciju. Jā, ir jau baigi skaisti, bet jūs aizmirstat vienu lietu par jūsu afirmācijas procesu. Jūs, kad uzsākat šo procesu, to var darīt, un jūs arī dabūsiet to, ko jūs esat. Sauciet, kā gribiet, domu spēks, citas spēks, dieva spēks, kā vēlaties. Jūs visu to dabūsiet. Tā kā tu to teici pareizi, tas ir viennozīmīgi. Tikai jūs aizmirstat vienu mazu niansi. Jūs to nedabūsiet šodien un tagad. Jūs nedabūsiet to tajā brīdī, kad jūs to vēlēsieties, pareizi? Tad es biju domājis tā, ja tu aizver acis un vēlēs 1 miljonu, tev viņš nenokritīs kā uz rokām. Jo jābūt ir laikam, kamēr šīs vibrācijas transformējas. Mēs zinām, tas 2 dažādas vibrācijas. Jūs astrālais ķermenis mierīgi var pārvaldīt jebkuru zemes enerģiju. Tur nav nekādu jautājumu. Bet tagad man jautājums nākošais. Jūs tak mainieties. Jūs tak vairs nesiet tā, kas
kas to message padeva visumam. Jā. Jūs visu laiku attīstaties. Jums jāsaprot, ka jūs nedrīkstiet izmantot šo dāvanu, lai piesaistītu kaut ko, jo tāpēc, ka tajā brīdī, kad viņa būs piesaistījusies, jūs jau nebūsiet tā, kas to message sūtīja. Jā. Saprotiet man? Un tu tāpat viņu saņemsi. Tas tāpat kā mašīnu salonā. Tu šodien pasūti savu džipo rādas salonu, pēc gada vai 2 tu notiek klikšķis un saki, nē, es gribu vispār, nezinu, Porsche ar normālu, bez ādu, jo āda man vispār vairs nepatīk un nogājas etaps un citas ekoloģiskās sistēmas un vēl kaut kas ir pilnīgi kaut ko citu. Un tev reāli atnāk tas, ko tu pasūtīji, un tagad sēdies un brauc. Ar to jau vērtības ir citas, tu jau esi cita. Tā ir. Un pateikšu jums godīgi, visas tās transformācijas, jūs teici, ne, kādas sauc? Manifestācijas. Manifestācijas. Jūs to varat nedarīt. Jūs varat to vienkārši nedarīt. Jo ja jums jābūt jūsu mašīna, kurai ir jābūt jūsu grāmatā, viņa stāv jūs un gaida tāpat kā tava apakšveļa jaka un tavas austiņas. Neviens cits viņu nenopirks. Viņš ir nolikts un gaidīs tevi. Un arī tās augstpēžu kurpes, pēc kuras, kad sieviete vilgojas, viņas stāv un gaida. Un viņas atnāks tajā brīdī, kad jums viņas būs vajadzīgi. Vai jūs manifestējat, vai nemaz vienalga viņas atnāk. Lai cik tas banāli izklausās, bet viņas būs jums. Tāpēc, kad viss sakārtot. Tad teorētiski arī manipulācijas momenti un varas momenti dzīvē tev ieplānoti un tu viņus izdzīvos, tu no viņiem neaizmuksi. Vai nu tas būs kaimiņš, kas pār tevi brēks, jo viņam 10 kilometri vairāk piederēs ap māju nekā tev, un viņam būs vara un viņš te auros, vai darba devējs pār tevi lies kaut ko, jo viņam pieder firma un kas tu te esi, ja? Nu, idejas, kas tagad mazliet pārspīlēja. Nē, tu pareizi. Bet visur tu dzīvē izdzīvo reāli var, vai arī vīrs būs, kas to vienkārši par tevi izdzīvos. Var jau dažādi izdzīvot, var verbāli izdzīvot, gar fiziski var izdzīvot viņu dažādās formās. Vai, nu, tas jau viss ir paredzēts, un ja tev būs paredzēts to izdzīvot, mēs jau, man liekas, lielākā, vispār nav dienas bez varas, mēs visi izdzīvojam varu un manipulāciju, tikai jautājums. Bet jautājumu jau nav, jo ja viss ir paredzēts, par ko tu mums runājam. Jautājums ir tāds, vai tas notiek apzināti vai neapzināti. Jā. Saproti, tā, ka tu izies šim procesam cauri, un tā, ka tu jūti šīs varas spēles, un tu apzinies šīs varas spēles, tevi tas atlaiž un palaiž kaut kādā veidā, tā varētu teikt. Tas ir diezgan grūti apskaidrojams, bet kas notiek pēc tam? Vara pazūd. Reāli es varu pateikt no savas personīgas pieredzes, vara izzūd. Neviens vairs ar tevi nevar manipulēt. Un arī uz doto brīdi, ko es ievēroju darbā, neviens ar manīm nerunā, tā kā runāja 3, 4, 5 gadi atpakaļ. Jā. Tu vienkārši izaudzi no tā, jo tu apzinies, kur ir vara, kur nav varas un kur mēģini tie manipulēt un nemēģini. Bet vienalga mums ir jāizdzīvo šī varas spēle, un pats vienkāršākais veids, kā iemācīties šās varas dotās dāvanas, jo kā jūs ziniet, ja jūs šodien manipulēsiet ar savu sievu vai sieva manipulēs ar vīru, tad jums ir jāsaprot to, ka kāds manipulēs ar jums, un jūs no tā nekur neizlaidīsieties, lai kā jūs gribētu. Arī par tām netīrajām zeķēm. Kādā skaistā dienā uzradīsies tai sievietei vai vīrietim, sievietēm, mēs par sievieti runājam, tas tāds bija par sievieti, uzradīsies vīrietis, kas viņai norādīs, ko tu teisi nosviedus tos netīrās zeķes, vai ko tu neesi salocījis, vai vienalga. Nu, es kā piemēru vienu, bet būs kaut kas tai otrai pusē nepatiks, jā, un skaidri un gaiši tiks norādīts. Līdz ar to pretējā puse tiks salauzta, jo mēs jau saņemam tieši to, ko mēs dodam otram. Mēs nevaram saņemt ne vairāk, ne mazāk. Bet pagaidiet, tā, atgriežamies. Ja mēs gribam izbaudīt superīgākās varas spēles, un mēs nevaram ne pār vienu manipulēt, zini, kas notiek. Un pieņemsim, ir situācija, ir ģimene, sieva vai vīrs, vai nav izvēlējies kādu. Ņemsim sievu. Sieva manipulē ar vīru. Jā, nu. Vīrs, tā kā tu teici, izdod savu rozā džimperi, lai jau sieva mierīgi un vakarā būs mīlestība, un viņš būs
superīgi. Viņš saprot, ka viņš nevar ar sievu manipulēt, jo sieva ir stiprāka par viņu. Ko dara vīrs? Manipulē ar visiem pārējiem. Ja ar to neizdodas, viņš nopērk suni. Nu, ir tā forši suns. Suns tak vienmēr bez priecības, tu mājā atnāksi. Patiesībā, respektīvi, mēs pa ķēdēji manipulējam viens ar otru. Sieva ar vīru, vīrs ar sievu, vīrs ar suni, sieva ar suni, bērni pa vidu, darba devēji. Tā mēs ejam uz attiecības, un mēs ejam uz riņķi, līdz mums šī apziņa, teiksim, uzplauks tik lielā mērā, ka tu esi ar apziņu spējīgs izkāpt un saprot, ok, tā ir manipulācija, ok, tā ir vāra, es tam neielēžos, nereaģēju, un to viņa automātiski, pareizi saka, viņa tā kā atkarība, bet tas ir jāizdzīvo. Ļoti bieži arī attiecībās, piemēram, draudzības, kur manipulē. Nu, piemēram, man liekas, standarts visiem. Kaut kāda draudzene tev raksta. Čau, Kristīne. Sen tevi neesmu redzējis. Saka, čau. Kur tu biji pazudusi? Nē, nu, protams, tev jau daudz citu draugu uzrādās tagad. Tagad es vairs neesmu tev aktuāla, un sākas manipulācija. Jeb variants. Tagad, nezinu, paņemšu Ingu. Inga, piemēram, satiek jaunu, nepazīst jaunu vīrieti, simpātisks, foršs, iepazīst, sāk sarakstīties. Rakstās, un neatbild viņam. Inga kaut kādi darbi es vien darīt. Viņš, kur tu esi? Kur tu neatbildīji? Kāpēc tu neatbildīji? Kur tu pazudīji? Un pilnīgi vienkārši tev nāk virsū, tu likās kosmos, kas tas tagad ir, ja? Es tev kaut ko parādāju, es tev kaut ko apsolīju, ko tu piesējies, ko tu gribi, ja? Bet idejiski jau ar tevi rīkojās tā kā ar kaut kādu savējo. Inga tikko Džeku iepazina, tas jau māc pēc padzenēm brauc. Ko tu neatbildīji? Kur tu esi? Ko tu dari? Tu ar citiem sāraksties. Ja? Un man reāli uzreiz, man pilnīgi, man zauz osādu, ko līdz kaut ko tādu redzu, tas ir skaidrs uzreiz, ka bet reāli ļoti, ļoti daudz tādu ārā, ļoti daudz. Es domāju, vairāk var iedomāties, viņu ir pilns visās malās. Tas ir apmēram salīdzinājums, kas man patīk. Nu, nopērkam skapji, ieliekam visu tavas stūri un slopam putekļus. Tas būs tavs skapis stundi, kur tu gribi. Nu? Viņš tev pretī nerunās. Bet ir vismagākais šajā visā procesā ir tad, kad viens no partneriem sāk manipulēt ar bērniem. Un tas ir smagi. Jā, tu kā māte to ļoti labi zini. Tev ir ļoti daudz šitu instrumentu, kā to var izmantot. Jā, bet arī no tā visa var izaugt. Un tu tikai vienkārši atveries. Un tu sajūti pilnīgi citu to visu dvēsmu. Un laikā mums šistu, kad mēs esam godīgi, mēs no šī nevaram izvairīties. Mēs visu laiku, mēs manipulēsim tik ilgi, kamēr būs mums manipulatīvi līdzekļi. Un nekā savādāk. Kamēr ir otra puse, kamēr ir manipulējamā persona, tikmēr būs manipulētā. Izbaudot varu, jo vara ir jāizbauda pilnībā. Un savādāk kāda jēga vispār sāk kaut ko tam līdzīgi. Ja ejam, te ejam, ja neejam, te neejam. Bet es to vēl papildināšu. Tieši, piemēram, to vienu piemēram, kāds tagad noteikti, mīļi, ierakstiet jūsu komentāru par varu. Kā jūs esat to sajutuši savā dzīvē? Vai esat sajutuši? Inga, Kristīne, vai jūs esat sajutuši? Zane, droši ierakstiet iekšā. Kā jums? Rakstiet droši jautājumu. Vai ir bijis, vai rakstiet jautājumu? Visas atbildes jau tad būs grāmatā, kurā rakstu. Vēl līdz viņai jātiek. Zini, kas man ienāca? Nu, piemēram, šitais ir ļoti elementārs variants, kas iet visur standartā cauri kaut kur. Starp vīrieti un sievieti no sērijas, kāpēc man neatbildi, kur tu pazudi, kur tu biji. Šeit tad sievietē vai vīrietim likties kādā brīdī, nē, es taču nemanipulēju, es vienkārši uztraucos, kur tu paliki, kas ar tevi notika. Un šeit ir jāpaskatās vienkārši reāli, mīļā reāli, tam deķītim apakšā. Tā ir varas izpausme. Tu turi roku uz pults un tā ir reāli varas izpausme. Tur nav nekāda sakara ar
Tas viss ir tādas masku dekorācijas, kas saucās man rūp, es interesējos, es uztraucos, tās ir atrunas un dekorācijas maskai virsū. Jo pati maska ir vāra, kura tiešām ir jāizdzīvo, kam patīk, kas pēc taču ir jāizdzīvo pilnībā. Inga raksto, jā, ar bērniem manipulē. Redz, kā sanāk, pareizi tu teici, atvainu, kas tie pārdodas, pareizi tu teici, ka man doma noizvēr. Pareizi tu teici, kad, ja izspēlējam to scenāriju, jā, kad sievietes, piemēram, no mājās atbrauc mājās vīrs un raksta sievai, kur tu esi. To varētu nosaukt par uztraukumu, jā, kā tu teici, bet šajā gadījumā es vairāk to tendētu uz tādu kā apdraudējumu. Tu saproti, par ko es runāju? Tas vairāk kā ir uztraukums un apdraudējums. Kur tu paliki? Jo kas tad rakstīs vīram vai sievai? Manipulators vai manipulējumais? Ja tev ir jāsaprot, ka visi manipulējumie ir nedaudz mazohisti. Viņiem patīk, ka pār viņiem nokrīt šīs varas plīvos. Viņiem patīk, viņi to uzskata kā rūpes pār viņiem. Manipulators. Tieši tā. Normālās attiecībās, partneru attiecībās būtu tā, kad vīrietis vai sieviete neiespringst, vai partneris ir mājās vai nav mājās. Ja viņš vēlas, viņš uzraksta. Protams, es nerunāju par lietām, ja kaut kas atgadās, tiešām varbūt kāds uztraucās. Bet jums ir jāsaprot, ja notiks ceļa negadījums vai vienalga kāds atgadījums, tad viņš notiks. Vai jūs tur rakstīt un uztraucaties, vai jūs nerakstiet un neuztraucaties. Tā pilnīgi nav. Bet šajā gadījumā, pieņemsim, izspēlēsim mazu vainiņu, jā, vīrietis dzīvo sievieti, viņam māja, bērni un viss pārējais ceļojumi un viss. Kāpēc sievieti uztraucās? Viņai bailes, ka kaut kas ar vīrieti var notikt. Respektīvi, viņa tiks izmesta no komforta zonas. Pat ja sieviete ir manipulators, tad viņa vienalga sajūt šo apdraudējumu, ja vīrietis nav parādījies. Vīrietim var uzrasties mīļākā, tas arī ir sievietei apdraudējums. Jo manipulators jau skaidri un gaiši saprot, ka tajā brīdī, kad manipulējumais nav klāt, ar viņu nevarēs manipulēt. Jo tuvāk to viņš ir, jo tuvāk vairāk viņu grozi un jūties drošā komfortā. Kā var zināt, kur tas vīrs tagad ir? Varbūt ar draugiem tusiņā. Varbūt aizgājot pie mīļākās. Absolūti. Jūs sēžat, kredīts jāmaksā, pa mašīnu, pa māju, pa vispār. Ko jūs pēc tam darīsiet? Jāņem groži rokās. Savādāk jāņem pie džekstas, ko tu daudz. Bet zini, kas pats vieglīgākais atceries, viss bija, mēs par šito diskutējām Resvītā, man liekas, Lapsciemā. Šitais ir pats superīgākais. Iedomājies scenārijus. Sieviete ir manipulators, jā? Vīrs atnāk mājās un nav atnesis rozes vai nav. Bet sievietei gribas mīlēties, bet viņa no dusmām aiziet uz guļamistabu, sēž un saka, tu tagad gulēsi uz dīvānu. Pašam manipulatoram gribas mīlēties. Var iedomāt, cik augstā mērā egoistiskam sadomasochistam jābūt, lai apdalītu sevi tikai tāpēc, lai manipulētu ar otru. Tas tā ir traki. Tas ir šausmīgi. Tas ir iekārtots. Bet ir paši reāli izbaudīt to. Ir jāizbauda, neko. Es to neesmu izbaudījis, nevaru domāties, kā tas ir. Vienkārši domāt, tas ir šausmīgi, noroti. Visam ir vieta būt, Zana-raksta. Esmu gan izbaudījusi varu, gan manipulējusi. Tajā brīdī esmu jutusies pārāka. Tā kā ragana. Šobrīd tas neinteresē, jo tas viss ir neīsts. Šobrīd esmu par vienkāršo, par mieru un pieņemšanu. Forši. Kristīna raksta, es skorpions. Esmu piedzīvojusi ar bērniem, ar mīļoto, ar draugiem un mīļajiem. Manipulācija. Inga raksta, man uzreiz prasa, kāpēc neatbild uz zvanu. Šitie ir standarta varianti, Inga, Jā. Mēs zinām, ka interneta vide arī ir plaša un pieejama. Un, protams,
Tev var rakstīt un ņemties un reāli vienkārši paskaties, ko viņi tev raksta. Chill out. Par mani ir tik daudz sarakstīts, ka man vienkārši pilnīgi vienalga ir. Lai raksta, ko grib. Es tik pasmaicu. Nu, forši. Cilvēki par manī vairāk zina nekas par sevi. Reizēm tā šķiet. Bet redzi, šādi arī mēs nosakām šīs varas spēles, jā. Tev ir jāsaprot tajā brīdī, kad manipulatoram, kurš pārņēmis varu pār manipulēto, ja viņš redz, ka instrumenti nestrādā tie, kas ir viņa rokās, viņš sprākst, viņš darīs jebko, lai saglabātu šo varu pār to otru. Jo, tev tā jāsaprot pašai, ja tu esi prezidents, un tagad pēkšņi notiek valsts apvērsums, tu tagad darīsi jebko, lai saglabātu savas varas pozīcijas. Tas tev nav normāli. Un tāpat sieviete vai vīrietis, lai saglabātu savas varas pozīcijas ģimenē, viņš darīs jebko. Jā, un ķersies pie visiem līdzekļiem. Manuprāt, tā jau ir pēdējā galējība publiskot kaut kādus materiālus vai domu graudus publiskajā vidē saistībā ar sievieti vai vīrieti. Jā. Tas jau ir, man liekas, tas ir jau, bet, tas jau tā ir viena no pēdējām. Tas ir eksāmenis. Tas ir tas eksāmenis. Sapratu, kāpēc es runāju? Tas ir, ja tu man neko nespēji nodarīt varas ziņā, tad tu man iedod, kā lai to nosauc? Es nezinu, kā lai to nosauc. Tas tā kā eksāmenis, tas visumā tā iekārtots. Tā, ka tev šķiet, ka tu esi izgājis visam cauri, tad tev visums iedod eksāmenu. Tev pašai ir bijuši eksāmeni daudz. Jā, man 2 reizes bija ar 2 draudzībām, kad šķīrās. 2 reizes man bija komentāri, bliezieni akadēmijā, tieši akadēmijā. Jo tā bija pēdējais punkts, ko vēl varēja sasniegt, iebliest, iecirst, pateikt, izliet savu žulti vai vēl kaut ko. Jo cilvēks nav gatavs, piemēram, te runa par kaut kādām šķiršanām, kas vienkārši viens vēl neko nav parādā. Ja tu jebkurā brīdī vari atnākt un aiziet, tad, kad ieķerās tevi un manipulē ar tevi, un tajā brīdī, kad tu aizēji, tam otram vairs nav no kā baroties. Un tad sākas šī, man patīk teikt, agonija. Sākas agonija, ka vienkārši vairs nezinu, ko izdarīt, tresons iekšā ir vienkārši agonija. Un tad sāk, protams, pie zemiskākiem līdzekļiem ņemties. Bet šeit ir jautājums, ko mēs saucam par zemiskajiem līdzekļiem. Visa līdzekļi ir labi. Absolūti. Jā, protams. Viņa nav ikdienišķi. Kā tev ego jutās tajā brīdī? Bija kā pļauku saņemt? Uz pauzes, jā, bija uz pauzes. Mums jau var. Bet tagad man vēlreiz jautājums tev. Ja tagad, pēc tā cikla, kam tu izgāji cauri, būtu identisks gadījums ar tevi, kā tavs ego justos? Viņš jau pieņem. Pavisam savādāk. Protams. Tāpēc, kad vairs jau tas līdzeklis nenostrādās tā kā pirmajā reizē. Tā ir. Jā. Es nezinu, mīļā, mums tas laiks tik ātri tajās svētdienās palido vienkārši stundu ir kosmosā palidojas. Likās, mēs jau 20 minūtes ir. Pareizi, mēs 20 minūtes. Kur jau? Es jau gribu bēgt projām jau. Nē. Man nepierast tas 20 minūtes vēlāk sākt. Jā, sveika, Anita, prieks tevi šeit redzēt. Jā. Šodien pārsteidzoši nav viena jautājuma. Mēs neko nejautājam. Laikam visi izbauda varas spēles. Liekas, vienkārši mēs visi esam meitenes iepriekš rakstīja, visi ir izbaudījuši varu, gan caur bērniem, gan caur mīļoto, gan visu kaut kur. Un, tas ir jāizbūt, tas ir jāpieņem vienkārši. Izbaudi, pieņem, saproti, apzinies, apzināti izkāp lēnām no tā. Un pienāks brīdis, ka tev vairs tas nekratīs, neraustīs, un tu būsi ārā. Bet es ticu tam, ka tas cikls ir jāaiziet un iziesi. Jo tā ir atkal viena pieredze, tā kā mugursomā, ka tu atnāc šeit uz zemi mācīties. Tā ir viena, es pat teikšu tāds viens zīmulis, ko tu ieliec, ko tu esi šeit nopelnījusi. Tā kā var ņemt līdz viena zvaigzne, es nezinu, kā varētu pateikt. Un tad vienkārši šeit tālāk, jo dzīve apziņā ir pilnīgi cita kā dzīvēm šajām vecajās enerģijās, tā nevarētu teikt. Šeliņā. Gribētu teikt vecās enerģijas, jā, jo visa pasaule tagad mainās uz enerģijām. Tagad tas ir moderni, tāpēc jūs visi runājat par enerģijām, tas ir moderni.
īstenībā jau tas viss ir bijis, un visu laiku ir bijis šie cikli un enerģiju maiņas. Tik līdz šim nav bijuši tik daudz līdzekļu kā uz doto brīdi, ja, ka mēs to varam uzzināt. Jo, būsim godīgi, ja 10 gadus vai 20 gadus atpakaļ viens mūks Tibetā sēžot, viņš nevarēja tev izstāstīt, kā viņš jūtās un ko viņš teica. Tad uz doto brīdi tas ir izdarāms īsi. Jā, bet teorētiski cilvēkiem ir šie kanāli atvērušies, viņi vairāk jūt un vairāk saprot, ejot tieši šajā apziņā. Un katram verās savs, tev savi kosmosi ir atvērušies, vai ne? Pirms 10 gadiem to taču viņi nebija atvērušies. To attiecīgi tieši tagad viņi ir atvērušies, lai attiecīgi tas arī kalpotu un būtu, vai ne? Es domāju, ka visiem tas kaut kā tagad aktualizējies, varbūt varētu teikt. Nevis visiem, ne, tas nav pareizi. Zemē ir cita enerģija, citas vibrācijas uz to brīdi. Un notikumi, kas notiks tuvākajā laikā, būs tādi kā viena no pārsteidzošākajiem. Jā, mēs būsim savādāk. Tas ir normāli. Ja tagad atgriezīsimies pie manis, kā tu saki, kad man tagad 10 gadi atpakaļ nekas neatvērās un šodien atvērās, tad tev ir jāsaprot, ka mans gars, vai kā jūs tur viņu sauciet, ieņems apzināti tādu ķermeni, bet tev ir jāsaprot, ka vienas dzīves laikā jau to visu nevar izdzīvot. Un es pieļauju, ka nākošajā dzīvē es atkal ieņemšu ķermeni, kas būs tikpat daudz atvērts. Tagad es ieņemšu viņu vairāk jaunāks. Jā. Jo tas jau, tu nevari vienā dzīvē tagad pilnīgi atvērt pilnīgi visu, kas tev ir. Tas nav iespējams, tāpēc, ka tā enerģija, kas valda visumā, ir unikāla. Tas nav tā kā aiziet uz veikalu un nopirkt kāpostu un apēst viņu vakariņās. Tur ir kāpostā un vēl miljons citu kāpostā. Jā, tas ir prātam neatveram. Tajā brīdī, kad tev šķiet, ka tu kaut ko zini, tu saproti, ka tu neko nezini. Tu neko nezini. Tieši tā. Man arī vienāds mirklis likās, es zinu visu. Tad, kad tu grābi kaut kādā transformācijas procesā, visu likās, un pēc tam likās, zini, kā sagrābi, saēd, un tu tā kā izvem visu, es neko nezinu, es negribu neko zināt, jo tukšāks tu esi, jo labāk. Tagad man tev viens jautājums. Kā tev šķiet, ja tu mīli kādu, patiesi mīli ar sirdi, dvēseli, ar visu, ar kosmosu, vai tu spētu manipulēt ar viņu? Nē, man vajag... Es zinu, kādu atbildi tu gribi. Es zinu šo atbildi pildīgi jau galvu. Vienkārši tur jau viss ir saprotams. Jums jāsaprot, ja mēs esam atnākuši uz zemes spēlēt varas spēles, mēs nevaram viņus izspēlēt, ja mums ir mīlestība iekšā. Tas nav iespējams. Jūs varat darīt, ko jūs vēlaties, un tas nav iespējams. Jo tad, kad jūsos ir mīlestība, jums pazūd vispār viss. Nerunājot par kādiem varām vai nevarām. Tagad man ir jautājums, kā jūs zināsiet, kā jūsu enerģija plūs, ja jūs nespēlēt varu? Kā jūs zināsiet, kas ir vara, ja jūs nebūsiet izgaršojuši šo varu? Viņa tik ir skaista, viņa ir viena no spēcīgākajām enerģijām. Manipulācijas enerģija, varas enerģija, apvienojumā ar mīlestības enerģiju rodas unikāla brīnuma. Ja? Jūs varat pārvaldīt okeānus, jūs varat pārvaldīt vētras, tas tik ir, vai jūs spēsiet pakļaut ūdens enerģiju bez varas? Nespēsiet. Pat paceļot glāzi rokās, jūs izbaudat varu pār ūdeni. Ūdens jau nepretojas. Tieši tā. Glāzi arī nepretojas. Viņa nepretojas. Jo dziļāk šajā caurumā, jo tumšāk tur paliek. Nelien dziļāk, mums Zane raksta. Man ļoti patīk skatīties cilvēkiem, kas cenšas manipulēt, bet nesanāk, un tad viņi reāli jūg prātā. Mani tas uzjautrina, ka spēju saglabāt mieru. Mēs pat ikdienā redzam varas spēles. Vajag interesanti. Piemēram, tas jau tāds no bērnības ielikts sacensību gars, jā. Mēs aizjām, es pats piedalījos ļoti daudz sacensībās un skolas laikā. Biju sportists. Un kas tad galvenais svarīgākais? Pirmā vieta, pareizi. Un tad, kad tu iegūstat, kas pirmā vieta iegūst? Man bija ļoti bieži tādas pirmās vietas, un nezinu, kur visi tie
papīri palikuši. Tagad ļoti svarīgi fonā virmo, kad ļoti daudz diplomas vajag. Un aiziet viņus visus izrakt ārā. Labi. Un tad, kad tu esi to pirmo vietu iegūst, tad tā noskaties pār otru. Tagad to es atceros, smieklināju. Priekšā vispār vajadzēja skriet kaut kur. Varēja tik neskriet. No? Kāda atšķirības starp pirmo vietu un otro vietu? Pilnīgi kāds atšķirības. Varētu teikt, ka tu mazāk enerģijas iztērē, tad jau varētu teikt, ka otrā vieta īstenībā ir ieguvēja, jo pirmā vieta iztērēja vairāk enerģijas nekā trešā vieta vai otrā vieta. Bet tas tāds pieskāriens. Redzi, tad, kad bērns jau nāk pasaulē ar pirmajiem elpas brīžiem, viņš jau cenšas iekarot varu pār vecākiem. Jo ko vecāki dara? Saka, pilnībā izdabā bērnu vajadzībām. Iekārto vēl dienu pēc bērna ritma. Tieši tā. Nevisu, protams, bet... Es aizdomājos, tagad tev kārtas. Tagad nedaudz chill out. Padzeršu tējiņu. Kā tu man saki, kas par padzer tējiņu? Padzer tējiņu. Izbauda varu pār krūzi un ūdeni. Redzi. Jā, mīļie, forša tēma, ko lai saka, jā. Diezgan tāda spēcīga, bet, protams, ka forša visam ir vieta būt. Neaizbēgsim. Tā vara jau ir tāda kā miedarbība. Viņa tiešām ir vajadzīga un viņa ir jāizdzīvo un jāiemācās pilnībā no A līdz B. Bet jums vajag apzināties vienkārši un elementāru lietu. Jūs nekad nebūsiet ar to kopā, ko jūs nespējat pieņemt pilnībā. Ja jums pirmajā dienā kaut kas traucē, aizmirstiet, viss, nebūs nekā. Jūs tur varat darīt, ko jūs gribat, nekas nebūs. Agri vai vēlu, viss beigsies. Ja ne šajā dzīvē, tad nākušajā dzīvē. Iesiet vēlreiz savu. Jūs tā kā jūs esat ļoti bagāti, tad bliežat tikai augšā. Redz, mēs nevaram izmantot varu neapzināti. Tajā brīdī, kad mēs neapzināti izmantojam varu, kāds izmantos varu pret mums. Un tad mēs klieksim un dusmosimies un atsauksimies pie karmas un visiem pārējiem iepriekšējo dzīvi pamatlikumiem. Bet mīlīši, jūs tikko izbaudījāt varu. Kāda karma? Pa kādu karmu jūs runājat? Karma ir jūsu ķermenim. Kā jūs varat zināt, kas ir vara, ja jūs nesat pievarēti? Tā kā nākošais netīrījām zeķiem varēsim atsīst, vai es te? Bet interesanti sanāca, ka bijām mēs tajā labsciemā, man pilnīgi neinteresē, kas kaut kur ir nosviest vai nenosviest. Pilnīgi. Jauna pieredze, jaunas sajūtas, jā. Tā bija. Bet forši, jā, forši. Bet cik vēl ļoti interesanti nāk prātā, es pēdējā laikā satiks divas sievietes, ka ļoti interesants arī tas skatījums ir tāds, ka var pieņemšanu runājā. Viņas ir vienas, viņām no bērnu, viņas ļoti grib bērniņu, ģimeni, vīrieti, bet. Laba ģimene. Finanses. Tāda klase, tādi standarti. Un nav, un nenāk. Un nav. Ļoti interesanti tā. Noskatīties un saprast. Jo augstākas prasības jau nav. Redzi, tur jau viss ir saprotams, kāpēc nav. Tāpēc, ka tiecās pēc tā. Un jau vairāk tu pēc kaut kā tiecies, jo tu vairāk viņu grūti projām. Bet te arī jāskatās no otras pozīcijas. Tu piesaisti lietas, ar kurām tu neiedarbojies, jā, rezonē. Un jo vairāk tu šīs enerģijas laidīsi visumā, jo vairāk materiālās lietas tu piesaistīsi, jo visuma enerģija pārvalda materiālo lietu pasauli. Bet šajā gadījumā jāatgriežas atkal pie mums iepriekš teiktā. Ja es šodien gribu Mercedes pie mājas, tad rītā viņš atnāks tāds, kādu es gribēju vakar, nevis šodien. Saprot? Mēs mainamies un mēģinam tiekties pēc kaut kā, bet mums pašā būtībā nav ne pēc kā jātiecas.
Ir īpaši pēc skolas. Nu, kādi standarti, par ko jūs runājat, kādi standarti vispār? Superīgākais salīdzinājums. Nu, jūs varat sekot visiem saviem pasaules standartiem, salikt savas lapiņas, visur, kur jūs vēlaties. Galu galā mēs visi būsim tur, kur mēs būsim. Un jo vairāk jūs ņemsiet, jo vairāk jums atpakaļ jādod. Nu, tas tak ir pats elementārākais visam un likums. Nu, jūs nevarat apzakt zagli. Zaglis var apzakt tikai zagli. Nekā savādāk. Jo jūs vairāk pēc kaut kā tieksieties, jo jūs vairāk viņu atgrūdīsiet. Un tajā brīdī, tad, kad jūs ņemsiet, jums vienā dienā viss būs atpakaļ jānoliek. Kāpēc visi miljonāri, kas ir pēdējās dienās pirms nāves, tur ir cits tās, protams, kā strādā, kā atveras, kā noveras bloki, kāpēc bērni līdz 45 gadam redz vairāk nekā pieaugušie, un kāpēc cilvēki pirms nāves redz vairāk nekā normāli cilvēki, kā es tu vispār. Ja? Un kāpēc miljonāri pēkšņi mūža beigās izdomā tagad ziedot visu naudu, atpirkties? No? Jūs domājat, viņiem darīt no ko, viņš visu mūžu gājis racas kāpostus, jā, un tagad pēkšņi visus izdāļā. Tāpēc viņš saprot, ka viņam būs viss tas jādod atpakaļ. Un ne jau tā, ka jūs domājat, jūs tagad būsiet sarausuši miljonus, jā, sarausuši, nezinu, jaunas mājas atcēluši vai sarausuši savus augstākos mērķus, mācību mērķus, un jums būs 76 diplomi kabatā, un tagad jūs varēsiet viņus atdot atpakaļ kā diplomus, un neteču. Jūs nākušajā dzīvē izdosiet savādāk, nu? Atpirksieties lēnītēm. Atpirkties, nepareiz pateicu, atpirkties jums nesanāk. Lai kā jūs gribēsiet, nevar atpirkties. Tas nav iespējams. Viss ir balansā. Vēl par varu. Šitais būs labs. Skatieties, kā mēs pat izbaudām varu pār mirušajiem. Vai tad ne? Nu, pietni. Tas nav smieklīgi vairs. Mums aiziet vecāki, mamma, tētis vai vienalga, kas, jā, ko mēs pirmo sakam. Kretīns nomira, ne? Atstāja mani šeit tādu un šādu. Un met to zelta grezinu pret sienu. Un saka, nu kretīns, būtu apdrošināšana kaut vai uzlicis. Bet neuzlika. Kāpakmeni nedabūsi. Mīlīši, nu kur vēl tālāk. Vai ar staigājam ar grezinu pirkstā. Cilvēks jau 10 gadus kā aizgājis, bet mēs tā vēl staigājam grezinu pirkstā. Mēs viņu piesējuši, esam pie savā pirksta. Jā, un patiesībā mēs neapzināmies, ka mēs enerģētiski portālu esam atvēruši un nesām sevi un nevaram viņu apzināt ciet. Arī nesen ar to saskāros. Tā kā tiešām mīļā. Par to mums atsevišķa tēma, par šo noteikti būs atsevišķa tēma. Vairāk man ir prasījuši cilvēki tieši par mirušajiem, par aizgājušo, par procesiem, par to visu mums noteikti taisīsim vakarā, kā tas būs atsevišķi. Jā, liek viņam ieskatīt. Zane raksta, es par to pašu iedomājos, visi kā liela ģimene, tas bija amazing. Nu ko, Zane, vairs nav tālu. Februāris vairs nav tālu. Nosvinēsim Valentīnu dienu Latvijā un laidīsim uz labs ciemats. Jā, čau, Vineta. Forši, mīļie. Jā, nu ko, izdzīvojam varas spēles. Visam ir vieta būt. Apzināmies, kā manipulējam. Apzināmies, ka manipulējam. Skaista dzēja sanāca ar Zani kopā, nedodiet tā? Jā, bija skaista. Tā bija skaista. Zanai talanti atvērās, ko Zana? Tur jāvelk vēl ir ārā. Tur ir daudz. Es zinu, Zana, tur daudz pērļu. Tā kā forši priecāsimies par visu, kas notiek. Dzimst, rodās, kreācija, tas ir skaisti. Miedarbībā. Tikai Zana, tu tur skaties, neielaidies varas spēlēs. Neļauj Kasparam manipulēt ar sevi. Radošais talants. Kaspars jau redz, ka tu raudi. Zane uzmanīgi ar viņu. Nē, forši. Jā, bija forši. Bija forši šodien ar jums. Bija forši labs ciemā. Apzinieties, tieši tā apzinieties vienkārši par vāru, apzinieties, izdzīvojot apzināti. Manipulējiet apzināti, labāk nemanipulējiet. Bet viss. Vienkārši saprotiet.
to, ko jūs kādam darat, jūs paši saņemsiet pretī. Kamēr jūs apzināties to, ka jūs norādat savam mīļajam cilvēkam savācies sevi zeķis, vienā labā dienā mīļais cilvēks pateiks, jums savācies sevi zeķis. Viss. Ja jūsu ego to var panest, bet ja jūs nepieņemat savu mīļo cilvēku ar netīrām zeķiem, tad nav ko vispār runāt. Zana raksta, man pār jums abiem vara, jo turu mobīlo ar live savās rokās. Jēzanē. Manipulation, happy nation. Kā es teicu, viss ir tavās rokās. Nu jā, arī telefons un vara. Forši, mīļie. Forši vakars ar jums, forši svētdienā. Laiks tiešām ātri lido. Un, nu ko? Šķirsimies nākošajai svētdienai? Šķirsimies nākošajai svētdienai, un nākamajā svētdienā runāsim par šķiršanos. Es pat nezināju. Runāsim par šķiršanos. Nākamā nedēļa, mīļie, mums būs šķiršanās nedēļa. Mēs runāsim par šķiršanos, gan svētdien. Būs arī atvērsies nākamnedēļ tām sievietēm. Šķiršanās patiesībā maza skice. Šķiršanās ir tāda tēma, kur mēs šķiramies katru dienu. Mēs šķiramies katru dienu no bērniem, pavadam viņus uz bērndārzu skolām, mēs šķiramies katru dienu no visa, kaut ko izmetam, no viskastes šķiramies, no draugiem, no radiem, bet parasti vissāpīgākā šķiršanās, protams, ir partnerattiecības, vecāki un tie tuvie un mīļie, kas ir apkārt. Un nākamnedēļ atvērsies jauns fails akadēmijā, teikšu tā būs atbalsta grupa šķiršanās procesā, jebkurā šķiršanās procesā, kurā tu atrodies, un par to sekot. Tas būs nākamnedēļ, tā kā nākamās nedēļas tēma tiešām būs šķiršanās un viss par un ap šķiršanos. Jo tā ir liela tēma, tas ir viens cikls, kur viens cikls noslēdzās. Tas ir ļoti skaisti, šķiršanās ir jauna cikla sākums, un tas ir pilnīgi kaut kas ļoti, ļoti skaists. Cilvēks vienmēr kaut kādā sāpītē iesēžās un sēž un sāp un netiek galā, nevar atlaist. Un par to mēs visu runāsim. Tā kā, nu ko, vara ir garām, manipulation arī, Izstāsti, kā tev tas sanāk? Tu lasi manas domas. Es divas vai 3 dienas atpakaļ sāku sadaļu par šķiršanos. Nu, re. Tu ko? Ak jau. Noskatījies vai visu vēl palūkoji? Es pavēru aizskaru. Man tas ir ļauts. Man lūdzu aizvarīt manu aizskaru. Nevajag skatīties man aizskarā. Jā, forši. Šī tēma ir interesanta. Ne, viss ir forši, viss ir čau. Dariet to, ko vēlaties. Nedariet to, ko nevēlaties. Izmantojiet savu laiku tikai un vienīgi savu. Kas par? Jau pateicu. Tā bija tā pērle? Cik tu mums esi godēji? Bet man jautājums tāds. Vienmēr tu jautā manu pērli. Es nedzirdēju tavu pērli. Tagad varbūt būtu tavs laiks. Manu pērli. Par šķiršanos un varu un manipulāciju. Vienalga par ko. Dod pērli kādu. Tev tik viņas skaistas. Paskaties sievietes akadēmijā tos mazos video, kur tas skaisti nāk kādā. Bliez vienkārši to, kas tev pirmais nāk. Mums daudz nāk. Mums vienu vajag šovakar. Vienu vajag šovakar. Pērla viena. Kas viena? Bet skaisti. Pērla viena izbaudi to, ko tu dari šobrīd visu pilnībā. Un vienalga tā ir vāra, tā ir manipulācija. Jebkas, ko tu dari, izbaudi to pilnībā, mirklī un momentā šeit un tagad. Neaizskrien uz priekšu. Jā, pa miljonus. Neaizskrien uz priekšu. Nekavējies atmiņās. Esi šeit un tagad. Ja strīdies ar kaimiņu, tad strīdies riktīgi šeit un tagad. Jā. Baudi. Ja tu izbaudi vāru pār vīru un saki, tu āpsis neatnesi man ziedus, tad bļauj kārtīgi. Ja tu ej vannā un čilo, tad kaifo riktīgi neliec visforšākās putas. Vienkārši baudi to mirkli, kas ir vienkārši riktīgi, smaržīgi un garšīgi, jo tajā brīdī tu esi šeit un tagad, un tajā brīdī tu izbaudi un izdzīvo. Jo tā, kad tu dzīvo pagātnē un nākotnē, tu vispār nedzīvo. Tad dzīvei ir melnraksts uzlikts. Bet mirklī šeit un tagad, lai kas arī nebūtu, deguns asiņo, lai asiņo izbaudi. Ja izbaudi visu, kā tu nokriti.
Izbaudi visu, kā tu piecēlies, kronis saritēji, izbaudi visu. Vienkārši visu, ko tev dzīve dod. Jo mums apkārt ir tik daudz lietu dots, daba, sāksim jau ar to, un lietas un vietas un momenti, kas ir tieši tavas dvēseles izaugsmē domāti. Mēs skrienam, gribu tur un tālāk, un stop. Kā tu lai dvēseli izaug, ja tu neizbaudi šo mirkli? Viņa nevar izaugt. Tu skrien kaut kur pārlic, un netiec nākamajā klasītē. Apstājies. Patiesībā pērle ir, zini, kas? Apstājies un ieklausies, un izsmaržo. Un tad tu atvērsies visas durvis, ko tu vēlies. Viņas jau tāpat ir vaļā pusvirus. Un nebaidies. Ej. Uzticies dzīvē. Paldies, Foršie. Jauki saruna šovakar, Indira. Skaisti. Forši, Inga. Tā kā, nu ko, mīļie, līdz nākamajai nedēļai. Paldies tev, Kaspar, par tavu laiku šovakar. Tiekamies nākamajai. Tiekamies uz šķiršanos. Neaizmirsti papīrus paņemt līdzi. Tiekamies uz šķiršanos. Paņemšu, parakstīt. Advokātu no manas puses? Jā, man arī būs. Man arī būs. Es tev neusticos. Tas būs interesanti. Varbūt lai advokātu visu sakārtošanos. Ar labu nakti, mīļie. Lai forši. Visiem forši. Līdz nākamajai nedēļai. Čau. Čau.